Čau! Zem pēdējā video bija tāda aktivitāte, ka man liekas, ka man šodien arī jāfilmē. Jo tas pēdējais video, viņš pat nav vēl 24 stundas YouTube, un jūsu aktivitāte ir vienkārši wow, var redzēt, ka jūs tiešām gribat vasaras video. Tā kā saglabājam to aktivitāti, lai man ir interese taisīt, jo, ja es uztaisu video un tur ir maz laiki un maz komentāri, nu man negribas vairāk taisīt. Tāpēc laikojam, rakstam komentāros vienalga, ko. Galvenais, lai es redzu, ka ir komentārs un man ir vēlama arī taisīt video. Tā kā jā, tagad ir kaut kādi 9:20. Pirms mēs brauksim uz Stalli, mums ir jāizbrauc uz kaut kādu mašīnu detaļu veikalu, kaut kas tam līdzīgs. Tāpēc, ka Valdis man paprasīja, lai es izņemu mašīnas detaļu. Nu, ir pasūtīta detaļa. Man liekas, tā ir mašīnas detaļa, varbūt tā ir traktora detaļa. Es nezinu. Bet jā, tā kā to mēs izdarīsim pirms mēs brauksim uz Stalli, bet tagad es gaidu. Man vēl 10 minūtes drēbes mazgājas. Es izkarināšu drēbes un tad mēs brauksim. Šausmas, cik tajā veikalā ilgi bija jāgaida. Šitā struntiņa dēļ es veikalā pavadīju 20 minūtes, jo tur pirms manis ir vienkārši rinda un es jāpadomā, vai šī detaļa der. Un tad viņš vienkārši 3 minūtes neko nesaka un domā. Tad palaid citus, kas ātri var visu izdarīt. Nē, viņš domā. Nu labi, ok, viss ir 10, jau pāri 10 braucam uz Stalli. Tā, nu, es jau esmu Stallī, sanesu Limeratas inventāru, jo mēs esam jātratu. Ir jau 10:30, bet vēl vajag aiziet salikt šķēršļus uz laukuma. Nu, bet to mēs izdarīsim. Es jau galvā izdomāju, ko es likšu. Izskatās, kā Aleksiņai ir sūdīgi, jo boksis ir, viss ir piekakāts. Un viņa nav apēdusi brokastis. Jā, viņai šausmīgi ir grūti, kad ir laika maiņa, un šobrīd ir laiks vienkārši šausmīgs. Ir karsts, ir sutīgs, ir vienu brīdi ir tik karsts, ka liekas, ka ir +30, tāpēc, ka ir mitrums baigi lielais. Un nākamajā brīdī līst kā no spaiņa. Tā kā viņai ir ļoti grūti, kad ir tā, un šobrīd ir tā. Bet viņai vienmēr pēc treniņiem paliek labāk, tā kā cerēsim, ka viss būs labi. Ok, ejam ātri salikt laukumu. Tā no laukumu salikt, tad ir okserīts, tur ir krustiņš, un tas tur ir stāviņais. Tā kā 3 šķēršļi, jāiet pēc ratas. Uzminiet, kas līst lietus. Sen nav līst, vai ne? Es nevaru katru dienu. Katru dienu ir lietus. Nav nevienas dienas, kad nelīst. Visu laiku līst, vairāk vai mazāk, bet lietus ir. Es nevaru. Man jau nervi netur. Nu, lūk, tā kā ir lietus, tad zirdziņi nav savā stūrītī zem koka, bet ir aizgājušās zāli. Jo viņi vienmēr sagaida, kad ir lietus, un tad viņi iet ēst. Ejam uz Stalli, negribīgi. Lai gan viņa tagad iet ātrāk nekā viņa citreiz iet, tāpēc, ka viņa zina, ka Stallī nav dunduru. Tā kā jā, mazais aizalītis. Esmu jau uz retiņas, mūs te ēd noz dunduri. Šausmīgi daudz ir dunduri, bet nu mēģināsim normālu treniņu uztaisīt. Un kaut kā tie šķēršļi, kad es liku, izskatījās mazi, un tagad, kad es esmu uz retas, viņi izskatās lieli. Klasiski jātnieki. Jā, gribu, lai kāds no puišiem atnāk nofilmēt, jo mēs ar Limertu tūlīt laksim uzdevumiņu. Rakstu vienam, neatbild. Rakstu otram, neatbild. Zvanu vienam, neatbild, otram neatbild, karoši neviens neatbild, neviens, visi man ignorē. Un tad Valdis tomēr atzvanīja man, un viņš tagad tur ar traktoru ņemas. Viņš pateica, ka atnāks, kad viņš varēs, bet mums it kā jau ar Limeratu ir jālec, tā kā redzēsim, vai vispār būs kāds video.
Nu, palicām, bet nu, šis bebis negribēja lekt šodien, jo viņai ir karsti, viņai kož dunduri, viņai nekas nepatīk. Un jā, un viņai vēl nav tā disciplīna pret uzdevumu, viņai nav tas, ka, jā, man nesanāk, es iešu līdz galam, nē. Viņai nesanāk, viss viņai apnika, viņai kož dunduri, viņai ir karsti, viņa neko negrib darīt. Un visu, un viņa saka, nē, man apnika. Bet tā nav, darbs ir darbs. Un beigās jau, kad es jau viņai to pateicu, ka hei, šitā mēs nebeigsim. Mēs beigsim tad, kad tu man smuki izlaksi, nevis, kad tu man lec kā gorilla kaut kāda. Vai arī vispār nelec. Nu jā, un tad mēs izlecām. Augstākus šķēršļus es neliku, jo viņai tomēr ir smagi. Bet jā, tiem liekas ir kaut kādi 60. Un mēs laiksim 60 sestdien. Tā kā viss kārtībā. Vēl viens knīfiņš, ko es jums varu ieteikt darīt karstās sudīgās dienās, ir atceļot zirgu pie rokas. Jo es arī, principā, šobrīd apvedu, apjāju vienu apli. Un tad es uzreiz nokāpu nost, un ko es daru? Es no zirga kājām noņemu visu nost, lai kājas var elpot. Vēderjosta man ir palaista uz maksimumu. Un vēl purnanīte. Un astotnieks ir vaļā. Jā. Tā kā zirgs ir pēc iespējas brīvāks, lai viņam ir vieglāk atsoļoties. Un tād mēs soļojam pie rokas. Nu, reta, ņem konfektes. Jum. Mazais mīļais zirdziņš. Bet viņa tik skaista ķēve ir izaugusi, un tāds prieks par viņu. Tā, Limerata jau dodas uz aploku, un ko es vēl jums neesmu izstāstījusi. Man retiņai ir pakavi. Mēs viņu apkalām. Jā, un sākumā bija šausmīgi bail par pakaviem. Tāpēc, ka man bija bail, ka viņa noraus viņus uzreiz, bet nu jau ir nedēļa. Nekas nav norauts, viss ir kārtībā. Viņa pirmo, man liekas, nedēļu steigā ar zvaniem, bet viņa tos zvanus visu laiku. Nu, man ir vecie zvani priekš aploka. Viņi kā tik samirkst, viņi ir nost, kā tik samirkst. Viņi vai nu uzskāpj, vai vienkārši viņi nokrīt nost. Nu, man vienkārši apnika skraidīt un meklēt tos zvanus. Un, jā, šobrīd reta steigā bez zvaniem. Viss ir kārtībā. Tā kā viss ir ļoti, ļoti labi. Retiņa ēd zālīti, bet tie 3 sēž zem koka, jo, ir karsti un ir dunduri. Jā, bet es pieļauju domu, ka retiņa tagad iesēst, viņa arī aizies tur tālāk, un pārējie gan jau līdzi. Vismaz tā bija vakar. Ok, aizbrauksim pusdienās. Šodien ļoti forši tas, ka man ir strādnieks. Būs. Vēl nav, bet būs. Un man nevajag bokšu stīrīt. Tā kā, tas ir labi, bet... Man ir tā kā 2 treniņi, man ir 4 meitenei treniņš, un man ir 6 meitenei treniņš. Tā kā pilna diena tāpat būs, bet, vismaz bokšu nebūs, tas ir labi. Ok, bet tagad braucam pārējais, jo man jau vēders kurkst. Nu, lūk, kā es arī teicu, Limerata visus zirgus ir aizvedusi ēst. Parādīšu jums dārzu, tāpēc, ka šobrīd viņš izskatās vienkārši fantastiski. Paskatieties! Kā man patīk. Mēs ar Valdīti bieži staigājam un sajūsminamies no tām puķēm. Nu, Valda mamma ir ļoti labi pastrādājusi. Paskatieties, pilns vienkārši ar ziediem. Tik skaisti. Wow! Un reku vēl. Pilns ar dažādām puķītēm un viss zied, viss smaržo. Tas ir kaut kas fenomenāls. Bet šis ir pats labākais. Droši vien jūs jau sapratāt, kas tas ir. Piparmētra, jo es taisīšu mojito. Karstā laikā mojito ir perfekti. Nu, un pusdienas te vienmēr baro kā restorānā. Es ceru, ka jūs arī ēdat un skatāties manus video vai dzerat kaut ko, jo šis ir mans mojito. Un priekā, jā, karoči, te mums tikko tāds pērku un degais pārgāja pāri, ka šausmas pilnīgi ne no kurienes bija skaidra, debes bija silti, saulīt spīdēja. Un pēkšņi vienkārši lietus kā no spaiņa, zibens tepat kaut kur sita, pēc ka iesita tik stipri, ka logi novibrēja, viņš reāli tepatās kaut kur iesita. Kračas te viena pati mājās, man bail. Nē, labi, nav jau tik traki. Tikko zibens iespāra.
Bet viņš jau iet prom, jo nav blīkšķi blākšķi pērkona. Jo. Baisi. Jā, bet viņš aiziet prom. Tas ir labi. Mans strādnieks, viņš jau ir stallī, tā kā tas ir ļoti, ļoti labi, ka man nav šajā laikā jātīra bokši. Bet izskatās, ka, man liekas, lietus ir pārgājis, un tagad ir tikai pērkons. Normāls lietus mums te vienkārši šausmas. Nu, es jau braucu uz stalli, un rekulaimīgi zirgi pēc pērkona negaisa ēt. Pārvalkam krokšus uz smago artilēriju. Forša vasara, kad nevar pastaigāt normāli. Jāstaigā ar gumijniekiem. Nu, esmu jau stallī, paskatījos, ko Viktorija pa šo laiku. Bokši ir iztīrīti, viņai tikai nav sagaisīts un siens nav ielikts. Jā. Viņa nomazgāja zirgiem dzirdnes, izmazgāja. Un barotavas raku sāls trauciņš ir nomazgāts. Aleksai arī. Tūlīt man būs pirmā meitene treniņā. Viņa man šobrīd vēl ir individuāli, jo viņa vēl mācās tikai, un mēs iepazīstam viens otru. Tā kā jā, tagad sākšu darboties ar to meiteni. Rekur Vika jau sanas inventāru tai meitenei un zirgu ievada, jo mēs arī vēl nedodam viņai nest inventāru un zirgu vest, bet nu viss ar laiku. Tā, nu Gabriela mums jau ir atbraukusi uz treniņu, un šodien viņu pieskatīs Vika, jo Vika man mācās būt par jauno treneri. Līdz ar to, jā, un Vika arī perfekti zina Aleksu, jo viņa pati strādā ar Aleksu. Līdz ar to te nebūs nekādu problēmu. Vai ne, Vika? Protams. Šodien Aleksiņai nav tik labi ar veselību, bet viņa cenšas, un Gabrielai arī sanāk ar Aleksu. Gabriela mācās Aleksu astotniekā griezt. Jā, ļoti labi. Forši tavu riksītis tagad ir, neļauj viņai ātrāk tikai iet. Mums arī lietus tas sākās kaut kāds. Visu treniņu nebija lietus, un tagad atkal sākās. Kamēr mēs ar Gabrielu ņemamies, tikmēr Vika jau ir salikusi sienu zirgiem. Ir sakaisīts. Tā kā man tā patīk, kad viņa ir stallī. Jā, visiem zirgiem ir super, super. Un viņa tagad aizgāja uztaisīt brokastis zirgiem. Oi, vakariņas zirgiem. Šodien pēdējais uzdevums Gabrielai iet čūskiņu rikšos. Nu, viņai ļoti labi sanāk ar Aleksiņu. Gan vēl pieklibo visa šitā grozīšanās, bet to ar laiku jāsaprot, cik stipri tā pavadiņa jāņem, cik stipri nav jāņem. Labi, Gabriela, soļi, pamīļo zirgu. Pietiek šodienai. Nu, Gabriela, kā tev patika treniņš? Patīk ar Aleksiņu, jā? Kurš uzdevums tev vislabāk patika šodien? Čūskiņu tev patika? Man bija bail sākumā, kad astotniekā gāja, ka tu vienīs izlaksi man to krustiņu. Jo Aleksa jau domāja, ka jums ir jālec. Nu jā. Tā nu Gabrielai treniņš ir beidzies. Tagad man sākas otra treniņu partija. Te būs man Sofija un Viktorija. Viktorija, nu sanāk, ar viņu man ir vienošanās, ka viņa man pastrādā dienu stallī, izdara visus staļa darbus, un tad, ja man tajā dienā kāds zirgs ir brīvs, bet to zirgu vajag pastrādāt, nu tad viņa tiek uz tā zirga. Un šodien Viktorija man būs uz donnas. Meitenes šausmīgi ilgi sagloja zirgus, un mums tūlīt uznāks tas tur. Jā, tā kā mēs laikam noplūdosim. Meitenes jau ierikšojas. Nezinu, vai jūs dzirdat, bet ir pērkons, bet lietus mums pagaidām nelīst, un zibens arī kā nav, bet pērkons tad ucina. Bet es pēc vēja skatos, ka viņu aizdzina uz turieni.
ka varbūt viņš mums pāries pāri un nebūs. Paskatieties, Donna man izaugs par bērnu zirgu. Tik kruti. Jā, mums ir lietus. Tāds labs, labi, ka nav krusa. Mums ir vienkārši superīgs treniņš. Vienkārši bomba. Mēs tagad esam pilnīgi slapji. Šausmas, tas bija baisi. Jā, reku cilvēks raud. Mums ir ļoti labs treniņš. Tā kā super treniņš vienkārši. Bet mēs nevaram atcelt treniņu. Jā, mums laukums var redzēt. Te ir melorācija, tur nav melorācija. Var ļoti labi redzēt. Jā. Turpinam! Mēs iebaigām iekšā, tāpēc, ka tas zibens reāli virs mums. Un mums jau treniņā bija tā, ka pilnīgi nozibina un uzreiz ir pērkons, tā kā viņš reāli bija šeit pat. Un mums pa lielu treniņš bija, nu labi, uz otro daļu jau gāja, bet nu, jā, tagad mēs gaidam. Vai nu mēs vairs nejāsim, vai arī sagaidīsim, ka pāries, jo tur ir gaišāks. Bet šobrīd ir baiss. Otrais treniņu piegājiens. Jā, zibens nav, pērkons vēl ducina, bet mēs esam sagaidījuši gaišāku. Nu labi, tur vēl netik ļoti, bet šeit jā. Bet lietus vairs nav, tā kā es ceru, ka viņš jau ir aizgājis un mēs varam pabeigt treniņu. Tā, meitenes atkal nedaudz iesilda zirgus, nu kā viņi pastāvēja stallī. Jā, un tad atsākam treniņu. Super! Ok, pasoļojam. Griez, 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 taisnā līnija, sūtam, 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 sūtam. Super! Griežam, griežam, griežam un sūtam, 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 sūtam. Super! Ļoti labi, ejam vēlreiz. Griežam, griežam. Pasūtam, pasūtam. Nekrīti. Labi, paglaudi viņu, pietiek šajā virzienā. Paglaudi, pasoļo. Nu, pasūti, pasūti, pasūti. Super! Ļoti labi. Tu jau jūti, ka viņš tevi velk, tev vajadzēja vairāk to pavadiņu. Super! Un aiziet uz augstu arī labi pasūti. Super! Taisnā līnija un sūtam. Super! Griez, griez, lai viņa neizvelk tevi. Griez, griez, griez. Ļoti labi. Taisnā līnija. Pasūtam. Super! Un nebaidies. Sūti! Un tagad izstāsti viņam, ka nevajag baidīties. Super! Aiziet uz oksari. Drosmīgi. Aiziet, aiziet, aiziet. Super! Krustiņš. Pa vidu tikai, pa vidu. Ļoti labi! Stāvais! Aiziet, aiziet, aiziet! Turi pa vidu tikai, lai viņš neiet uz malu.
Labi, samaini ātri kāju, ātri. Un okseris, aiziet. Super, ātrik šo paglaudi. Super. Tas ir metrs. Pats, ka tev ir aplausi pat. Davai atrikšu viņu. Tā, nu treniņš ir beidzies. Mēs ar Viku šobrīd ejam pēc zirdziņiem, un mēs ļoti ceram, ka Limeretai un Aleksai ir mušu maskas, un Limeretai ir sega, bet mēs redzējām, ka Limeretai ir sega, un es tā skatos, ka viņām abām ir arī mušu maskas. Tā kā super. Vika tur iet pēc Aleksiņas, un mēs ar Limeretiņu gaidām. Mušu saga ir ļoti slapja, bet vismaz viņi ir uz vietas. Nu, zirgi laimīgi jau ēt vakariņas. Sieniņu visi ņemā, spēkdarība viņiem jau bija. Nu, un mēs jau arī taisamies uz mājām. Nu, viss, mīļie draugi, es jau esmu mājās. Līdz ar to šis video būs noslēdzies. Jā, pārsteigums jums, ka es tik ātri taisu otro video, bet man bija nojausma, ka šī diena būs interesanta. Un man liekas, tas, ko jūs redzējāt, varētu būt interesanti, jo šī diena bija crazy vienkārši. Ļoti crazy. Mums bija karsts treniņš ar Limeretu, tad bija pērkona negaiss, tad bija normāls treniņš Gabrielai, un tad bija atkal pērkona negaiss. Tā kā mūsu vasara ir vienkārši super šogad, sarkastiski. Bet jā, nu labi. Ja jūs gribat vēl video, tad obligāti komentējam, jo man ir ļoti liels prieks redzēt komentārus, kur jā, Madara taisi video, jāaiziet, jo ir vairāk komentāru, jo es redzu, ka jūs gribat, un līdz ar to es gribu filmēt. Un ja nav komentāru, nav laiku, man negribas filmēt. Tā kā turpinam laikot, turpinam komentēt, un jā, un tad tiekamies nākamreiz. Atā!